Sveiki, skatītāji! Atbildu uz komentāriem īsais video. Nu, cik nu īss, bet tā. 1. mārtiņš Mārcis. Komentārs, kad varbūt ko ir palaidis garām, bla bla bla. Kam ir jāpievērš uzmanību, uz ko jāskatās pērkot šādu tipu moto. Nezinu. Skaties, nu es nezinu, nu bļēns, mēs skatāmies tā. Patīk. Apējam riņķī. Nu, laikam jāpērk. Tas ir, nu, patīk, jo... Un vēl uz to, cik daudz tu esi gatavs viņai ieguldīt. Jo paskaties, teiksim, šitās ručkas, jā, viņas smuki izskatās, bet redz, viņas visas kustās. Un tur ir viss izdils. Nu, tagad neņems nost, tas būs vēlāk. Kad ņems nost, ja viena zaļa, otra sarkana, ne, bet zila. Viņas visas kustās, jā, nu, viņas ir jāmaina. Jo nevar nopirkt par 20 eiro ručkas, viņas maksā pār pa 100 eiro gabalā. Vai pārī? Kaut kā tā, bet, nu, paskatās Louis D vai FC Moto vai, nu, XL Moto, jā, viņas visas maksā naudu. Un labas ručkas maksā naudu. Skatās uz štokiem. Ir redzēts to, ka šie štoki, jā, teiksim, ir sarūsējuši. Šeit viņi ir glūdi, jā, viņi ir sausi, jā, nekur nav eļas, jā, teiksim, viss, jā. Blīvslēgi, paskatās, jā, vai blīvslēgi ir veseli, jā, nav saplaisējuši. Attiecīgi, jā, un paši štoki, viņam jābūt īriem un jābūt smukiem, viņam nebūs rūsējuši, bet viņi var būt līki, un tu to neuzzināsi. Tu vienkārši neredzēsi, jā, viņi bišķi var būt līki, jā, un viss. Nu, lūk, bet viņam jābūt īriem un sausiem. Bez eļā. Skaties, vai spieķi visi vietā. Paskaties, vai diski taisni. Vienkārši paripini, paskaties, vai piepacel ratu, vai kāds, nu, palīdz, jā, tur. Paskaties, vai rati stāv taisni. Vai tas rāms ir taisns. Mož kāds ir lēgājis pa tramplīniem, un viss, jā, un tie rati stāv šitā te, kā klibam sunim. 78. Uš, mēs filmējam. Vai motors ir savs bremžu diskus? Vai viņi ir smuki bremžu klučus? Vai viņus kādreiz kāds ir mainījis? Priekšā, aizmugurē, ķēde. Nu, šeit viņi ir jāmaina. Zobrati. Redzi, viņš ir maziņš, jā. Vai jāmaina? Nu, lūk, attiecīgi, ja jāmaina ķēde ar zobratiem, jā, nu tā tad viss. Antifrīz. Vai ir iekšā ieliec. Mož, ka tā kā mūsu rolleriem kāds ir iegāzis ūdeni iekšā un viss. Un tur ir sajēsts dzesēšanas sūknis. Un pats jau cilindrs ir sajēsts, jā, un galva jau ir pēsta riktīgi, jā, un jau rūsa, jā, brūns, viss, jā, radiators arī, jā. Attiecīgi, vai radiators tek vai netek. Nu, šie ir tāds sīkumi, jā, uz kuriem jāskatās. Vai rāmi, jā, teiksim, šeit bija, jā, skrūve, jā, vienkārši kustējās. Bet izrādās, ka tur bija norauta vītne. Un viss, jā, attiecīgi, tur bļēns ir baigais darbs, viss jāgriež, jāmetina, jā, lai vienkārši uztaisīt visu kā nāktos. Jā, tā ir pagaidu variants. Nu, lūk, pakaļējais amortizators, savs, nav savs, jā. Nu, skaties vienkārši pēc vispārējā stūre. Taisna, nav taisna. Plasmasas, veselas, nav veselas, kā šeit, jā. Mēs vienkārši tādas viņas ir, un viss, bet, nu, mēs arī pirkām, jau zinājām. Un rēķinies, katra detaļa maksā 100 eiro. Vienkārši 100 eiro, jo viņš ir lielāks, jo viņš ir dārgāks. Katra detaļa 100 eiro. Vienkārši tā būs prasta rēķināšana. 100 eiro ar visu piegādi, un viss. Riepas, 100 eiro. Ķēde, 100 eiro. 100 eiro. Labi, tagad ejam pie nākamā komentāra. Kārs TV 2278. Uš. Ar vadiem čakarēties, jo viņam nestrādā starters. Pārstāja strādāt. Ejam minimāli pastāstīšu, kas tur var būt, vai vēl kaut kas, jā. Labi. Pirmais, kas ir. Paskaties, vai tev strādā šitās te stop signāls. Vai vardītis strādā. Jo, ja tev strādā stop signāli, jā, tā tad ir
starterim principā. Nu, tā kā Andrijam bija nolec nost vardītes, nu, vadi no vardītes šeit te, šie te, jā, šeit vai otrā pusē, un attiecīgi negrib lekt. Relejs. Šis ir spēka relejs. Jā, nu lūk. Vienkārši pamēģini šito te vadu novarot nost, sarkano. Regu, mums ir akumulators, jā. Kurš tad bija mīnus? Oho, plus un mīnus. Jā, sanāks. Redzi? Griež. Vienkārši pamēģini, vai viņš vispār griež, moš, ka viņš tev negriež. Un viss, dīrš tā, jā. Nu, kaut kā tā, tas ir pa fikso. Vispār fiksējis. Nu, ja nesanāk, tad domāsim tālāk. Bet, nu, šis ir fiksējis video. Mēs šodien neiesim vadus rokas nost. Boļājas vakar tikai atgriezos no brauciena. Tā kā kaut kā tā. Labi, pagaidām.